Labrīt visiem! Gribētu pieminēt to, ka es aiziešu no šiem diviem tematiem par autoru tiesībām. Nesenajiem, bet es netik daudz no principa aiziešu, bet es skaidrošu par to, kā tiek piemērotas autoru tiesības. Izsmelšanas princips. Diemžēl nav tāda daudzpusēja vienošanās vai nav tā, ka puses piekrīt starptautiski, un tas ir arī atvērts jautājums, ir pēc nacionālā likuma ieskatiem vai viņu pieejas, viņi var izvēlēties, kā ar to strādāt ar intelektuālajām tiesībām, intelektuālajām īpašuma tiesībām. Bet temats ir diezgan sarežģīts. Es centīšos to skaidrot, cik vienkārši to var. Tieši attiecībā arī uz jaunāko judikatūru Eiropas Savienības tiesā. Runāšu par starptautisko ietvaru, kā es jau teicu, ar kādiem trūkumiem, kādi tur ir. Tur gan nav daudz, bet par laimi jums Eiropas Savienībā ir izveidojusi, radījusi vairākus principus tam tiesiskajam ietvaram, tam es arī tad par to es arī runāšu. Savā prezentācijā lielākoties runāšu par pēdējām divām lietām. Viens ir par preču zīmēm. Van Mulendāls profesors vakar jau pieminēja vienu, to jaunāko un visaktuālāko šobrīd attiecībā uz preču zīmēm, bet es pieminēšu vēl kādu, un tā ir attiecināma tieši uz autortiesībām. Kas ir šis izsmelšanas princips? Intelektuālā īpašuma tiesība izsmelšanas princips ir tāds Vācijas likumā noformulēts princips. Josefs Kollers arī to ir formulējis, un 19. gadsimta beigās arī to paplašināja uz citām intelektuālā īpašuma tiesībām. Šobrīd to ir vairāk attīstījušas tiesu sistēmas, nav tādu starptautisku standartu, ir klāsts ar piemērošanu, un pat terminoloģija var atšķirties, piemēram, ASV. Par to runā kā pirmā doktrīna, nevis izsmelšanas princips. Bet, lai vienkārši šiem vārdiem to paskaidrotu, tad es varu pateikt to, un es arī atradu definīciju vai skaidrojumu, ko ir devuši divi profesori, viens no ASV, viens no Jaunzēlandes, Daniels Žervē un Frankls. Viņi to ir skaidrojuši ļoti tā ilustratīvi, un arī izsmalcināt. Es teiktu, ka varbūt jūs nezināt šo principu tik labi, tas ir arī labs veids, kā ar to iepazīties. Un tad viņi runā par to, ka jebkurā jurisdikcijā ir jautājums vienmēr par to, kā intelektuāla īpašuma tiesības izdzīvo pēc īpašuma tiesību nodošanas uz objektu, kas iemieso šīs intelektuālo īpašumu. Mēs zinām, ka intelektuāla īpašuma pamatprincips ir tāds, ka intelektuālais īpašums ir nemateriālas tiesības, kas bieži atrod saimnieku materiālās precēs. Tātad vēlreiz, ka bieži tas ir materiālās precēs vai objektos, un tas pirmās pārdošanas princips, kas bija minēts kā ASV pamats, tas ir tad, kad pircējs iegādājas preci, bet neiegādājas autortiesības, kas ir iekļautas vai iegultas šajā precē. Bet tas pirmā pārdošana, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, tas izsmeļ ar izplatīšanu saistībās tiesības, kādas ir intelektuālā īpašuma turētājiem attiecībā uz konkrēto preci. Un pavisam vienkārši piemērs. Ja es iegādājos automašīnu, BMW, es iegādājos preci, kurā ir intelektuālais īpašums. Tas ir BMW preču zīme, patenti, industriālais dizains un tā tālāk. Bet tajā brīdī, kad es to iegādājos, es to varu arī pārdot, nekavējoties, kā lietot automašīnu. Un BMW nevar tam iebilst, nevar iebilst pret turpmāku komercializāciju vai šim darījumam viņi nevar iebilst. Un tāds ir tas princips. Tas ir tāpēc, ka oriģinālais īpašnieks arī viņam pieder intelektuālais īpašums, bet ir izsmeltas izplatīšanas tiesības. Kā es teicu, tas ir tāds vienkāršs piemērs,
tas, protams, nepaskaidro to, cik sarežģīts ir attiecīgais princips, bet to var padarīt vēl sarežģītāku ir tas, ka ir arī teritoriālās robežas par pirmo pārdošanu un attiecīgi ierobežojumi saistībā ar to, kas attiec arī uz importu, cenas veidošanu, vēl vairāki principi. Bet, kā es arī vēlāk vēl minēšu, nav tāda starptautiska standarta. Ja mēs sakām, tad tas ir tāds politisks lēmums vai politikas veidošanas lēmums, ko izdara dalību valstis, un ir vairākas pieejas, ir arī starptautiskā pieeja. Un starptautiskā pieeja ir tāda valstīs, ko tā saka, ka izplatība vai tiesības ir izsmeltas tad, kad prece nonāk tirgū jebkur pasaulē. Tam nav jābūt konkrētajā piekritībā jurisdikcijām, bet gan jebkur pasaulē. Tas nozīmē to, ka pircējs vai kompānija konkrētajā valstī var importēt to un pārdot vai pārpārdot konkrētajā jurisdikcijā. Vēl kāda pieeja ir nacionālā pieeja savukārt, un atbilstoši nacionālajai pieeja valstīs, kas ir to izvēlējušās, tas, ko tajās saka, tad ir tas, ka izplatības tiesības ir izsmeltas tajā brīdī, kad prece ir pārdota tās valsts teritorijā tikai. Tad nav svarīgi, vai tā ir prece, kas ir pārdota Francijā, esmu no Kostarikas, tai ir jābūt vēlreiz tātad Kostarikas tirgu pārdotai, tad tur viņa nevar tikt pārdota, kamēr nav autorizācijas jeb piekrišanas no intelektuālā īpašuma tiesību turētāja. Šādi apsvērumi, viņiem ir arī trūkumi, protams, un arī sekas uz patērētāju tiesību aizsardzību un ekonomiku, bet Eiropas Savienība jau gandrīz 20 gadus tai ir un ir izvēlējusies to pieeju, kas ir reģionāla pieeja, un tas nozīmē to, ka tad, kad šī prece ir pārdota Eiropas ekonomiskajā zonā, tad izplatības tiesības ir izsmeltas. Tas nozīmē arī to, ka precēm ir brīvība, pārvietošanas brīvība Eiropas ekonomikas zonā. Un tas, ko es teicu, arī kas ir svarīgi, ir vēl, ka šīs izplatīšanas tiesības savā pēc būtības ir izsmeltas, var būt leģitīmi iemesli oriģināliem īpašniekam arī veikt kādu turpmāku komercializāciju. Ja ir mainīts preces īpašības vai nolietojums pēc pirmā īpašnieka. Un Eiropas Savienībā jau ir arī apsvērumi, par SodaStream arī vakar runājām tieši. Tur bija runa tieši par to, kādi ir leģitīmi šie iemesli varētu būt. Un starptautiskajā ietvarā standarta nav, kā es jau pieminēju. Nav tā, ka ir vienoti, harmonizēti, tad mēs tā pieejam šim jautājumam valsts pašas izlemj. Mums ir TRIPS vienošanās, piemēram, un Pasaules tirdzniecības organizācijas dalība valstis, tas ir viņu ieskatā, attiecīgi tas tur ir teikts, viņas pašas var izvēlēties savu pieeju. Un ir pat bijis tā, ka tas ir bijis neievērots strīdus izskatīšana Pasaules tirdzniecības organizācijā, ka tad attiecīgi vēlreiz uzsverot tieši to, ka nacionālām valstīm pašām ir, dalību valstīm ir tiesības izlemt. WIPO administratīvajās vienošanās arī tur nav noteikts kāds standarts, kas atkal padara to par grūtu uzdevumu, tad attiecīgi paver ceļu plašām interpretācijām vai versijām. Un Eiropas Savienībā tieši tāpat, kā es jau pieminēju, jau vairākus gadus ir noteikts, ka šī oriģinālā pieeja, tas arī ir no vienošanos par Eiropas Savienības funkcionēšanu un vienošanos, un arī no judikatūras Hardlauer, kur Eiropas Savienības tiesa noteica, ka Eiropas Savienības valstīm nav tāds brīvs izsmelšanas režīms, bet viņiem būtu jābūt noteiktam Eiropas ekonomikas zonas principam. Ir pateikts, ka arī tas attiec uz citu intelektuālo īpašumu un ir atzīts vairākās Eiropas
direktīvās un ieviests arī likumos konkrētās valstīs, Eiropas Savienības dalību valstīs. Ja mēs Ja mēs koncentrējamies uz šiem diviem konkrētajiem tiesību aktiem, kurā mēs runājam par preču tiesībām un patentiem, piemēram, ir citi piemēri, bet es šeit gribu parunāt par autortiesībām un preču zīmēm. Attiecībā uz preču zīmēm mums ir preču zīmju regula un ir arī direktīva, un šis princips ir iestrādāts regulējumā. Tātad šeit mēs redzam regulā 15. pantā. Un abos gadījumos teikts, ka Eiropas Savienības preču zīme nedod tās īpašniekam tiesības aizliegt preču zīmes lietošanu saistībā ar precēm, izmantojot šo preču zīmi. Un, ja tās ir laistas tirgo ar īpašnieku piekrišanu, un kā piemērs, ko es stāstīšu arī vēlāk, tad, protams, nevar uzskaitīt visus šos tiesiskos iemeslus, bet, ja prece ir izmainīta pēc pirmās pārdošanas, un par to es parunāšu nedaudz vēlāk, tā kā es nonākšu līdz šai SodaStream lietai. Runājot par autortiesībām, arī šeit tas ir iestrādāts gan Infosok direktīvā, gan programmatūras direktīvā, runājot par to, ka attiecībā uz autortiesībām šeit ir jāpiemina, ka pilnīgi skaidri tiek noteikts izplatīšanas tiesības, un, kā mēs zinām, autortiesību īpašniekiem ir ekskluzīvas tiesības, arī attiecībā uz adaptāciju, darbību un piekrišanu veikt izmaiņas. Un izmantot šīs tiesības, šīs nebeidzās ar pirmo pārdošanu, un vienīgās tiesības, kas beidzās ar lietas pārdošanu, ir šīs tiesības uz autortiesības uz darbu. Un, ja mēs pārējām pie divām lietām, kas ir izskatītas tiesā, tad pati nesenākā pa SodaStream pret Eiropas Savienību, tad pa šo principu, tad bija autortiesības, un es sākšu ar to lietu, kas tika pieminēta arī vakar, tad SodaStream, tad šeit tiek runāts par uzpildāmiem, atkārtot uzpildāmiem produktiem, un šis ir ļoti svarīgs lēmums attiecībā uz aprits ekonomiku, jo mēs redzam, ka šeit ir šī problemātika, kur mēs sastopamies bieži un aizvien vairāk, tad atkārtojam izmantojam, atkārtojam uzpildāmi produkti. Otrā lieta, ko es jums pastāstīšu, ir Toma kabineta lieta, nedaudz vecāka, no 19. gada beigām, bet tā ir pati nesenākā, ja mēs runājam par digitālo jomu, un šeit tiek runāts par šo ļoti delikātu jautājumu, tātad par šo izsmelšanu un digitālā jomā. Un kā es jau sacīju pirmajā slaidā, ka autortiesības ir netveramas, nemateriālas lietas, un ļoti bieži, īpaši digitālā pasaulē, šī premisa tiek apstrīdēta, un mums ir varbūt intelektuālā īpašuma tiesības cirkulēt, kas aprit, un tad nav šo tiesību taustāmā objekta, tad jūs augšu plādējat, leju pielādējat, jūs pārsūtat tos citiem cilvēkiem, un ko tas nozīmē attiecībā uz šo izsmelšanas principu. SodaStream lieta, tā tika pieminēta arī vakar, tad pavisam īsi, tad atklātosim, tad kādi bija šie tiesas apsvērumi, tad šī divu uzņēmumi, kas izmanto un pārdod
aparātus ūdens gāzēšanai, tad papildināšanai ar, jūs varat izmantot krāna ūdeni, tad jūs varat izmantot dažādas garšas un radīt gāzētu dzērienu ar garšu. Tad šeit ir šī te gāze, kas, protams, gāze beidzās, baloniņš beidzās, baloniņš ir jānomaina, jāuzpildi, kaut kas ir jādara ar šo te gāzes uzpildi. Abi uzņēmumi pārdod šos te gāzes cilindriņus, tos var izmantot tie savietojumi ar šīm te aparātiem. Un šie SodaStream baloniņi ir uzpildām, tas ir ļoti svarīgi. Tiem ir marķējums, etiķete, to jūs redzat šeit attēlā pa kreisi. Tur ir prečzīme, tur ir informācija, SodaStream ir iegravējuši šajos alumīnija gāzes baloniņos savu, gan augšā, gan apakšā ir iegravēta prečzīme. Tos var nomainīt, bet tie ir iegravēti. Un tas, ko uzņēmums dara, tad MySoda, ko dara, viņi izmanto šos lietotos SodaStream baloniņus, savāc no patērētājiem un atkārtoti uzpilda. Nomaina etiķeti, kā jūs redzat šeit attēlā, tad ir atšķirīga ar informāciju par MySoda, bet atstāja redzamu šo te SodaStream prečzīmi, iegravēto prečzīmi. Un, protams, tas neapmierināja SodaStream, tā ir Somijas lieta. SodaStream cēla prasību Somijas tirgus tiesā par un tas nonāca līdz pat augstākajai tiesai, un augstākā tiesa nodeva šo te lietu izskatīšanai Eiropas Savienības tiesā. Un augstākā tiesa uzdeva vairākus jautājumus, un jūs zināt, kad šī tiesa var būt ļoti kreatīva, radoša un formulēt šos jautājumus, un šajā konkrētajā gaisā viņi pārveidoja to ļoti vienkāršā jautājumā, kā un ar kādiem noteikumiem prečuzīmes īpašniekam, kurš vienā dalībvalstī ir laidis tirgu ar šo prečuzīmu apzīmētas preces, kuras ir paredzēts atkārtot izmantot un atkārtot izpildīt, ir tiesības iebilst pret šo preču turpmāku tirzniecību šajā dalību valstī, ko veic tālāk pārdevējs, kurš ir uzpildījis šo preci, aizstājis etiķeti, kurai norādīta sākotnējā preču zīme, un tad ir aizstājis ar citu etiķeti, atstājot uz šīm precēm redzam arī oriģinālo preču zīmi. Ir bijusi lieta, un tas nav jau iepriekš arī par šādām līdzīgu lietu, tas nav nekas jauns, bet jau jautājums bija par šo redzamo oriģinālo preču zīmi, kas ir palikusi redzama uz gāzes, uzpildītiem gāzes cilindriņiem un baloniņiem, un tad tiesa atsaucās uz šo lietu, kas saucās Vikingas, tad apstiprināja, ka atkārtot uzpildāmā gāzes baloniņu pārdošanu, ko veic ar tam piestiprināts zīmi īpašnieks, izsmeļ preču zīmes tiesības un nodot pircējiem tiesības brīvi izmantot šo te baloniņu, tad to uzpildīt, apmainīt. Un no šīm pircēja tiesībām izriet, ka uz šīs pudeles uzlīmēto preču zīmi īpašnieku konkurentiem ir tiesības uzpildīt un apmainīt tukšos baloniņus. Un līdz ar to tas nozīmē, ka konkurenti var saņemt šos baloniņus, uzpildīt, apmainīt, tad šīm sekām. Tad šeit beidzās šis tiek izsmelts autotiesības, bet tas arī nav nekas jauns. Ir tiesiski tiesības iebilst pret turpmāku tirzniecību, ja iebildums pamato likumīgi iemesli. Un tad, kas šeit tika secināts, tad vispirms pagaidām nav atbildes, tas tiek atstāts Eiropas Savienības tiesas ziņā interpretēt, kādi tad ir šie likumīgie iemesli iebilst pret preču turpmāku tirzniecību. Un šajā gadījumā tika teikts, ja ir prečuzīmes īpašnieks, kurš ir tirgojis ar tā prečuzīme apzīmētas preces, kuras paredzēts atkārtot, izmantot un atkārtot uzpildīt vairākas reizes, var iebilst pret rīcību, ja tālāk pārdevējs atkārtot uzpildu preces un aizstāja etiķeti.
Un tad kādu mēs, lai zinām, vai ir šī iespēja, vai patērētāji jūt, ka šī saikne starp oriģinālo ražotāju un tālāk uzpildītāju un pārdevēju. Tad ir likmīgi iemesli iebilst par turpmāku komercializāciju, tad ir šīs sajaukšanas iespējas un informācijas produktu jauns marķējums. Tad ir jāskatās, cik daudz informāciju parādās uz jaunā marķējumā. Tas, protams, norāda informāciju patērētājiem, kurš ir šis prečzīmes īpašnieks. Un labi informēts pircējs zinās, un tam būtu jāzina, kam ir saistība ar tālāk pārdevēju un sākotnējo pārdevēju, bet arī izplatīšanas praksa attiecīgajā nozarē, kā patērētāji var uzpildīt šos baloniņus, vai viņi dodās tieši uz šo tālāk pārdevēja veikalu vai darbnīcu, vai veikalā, vai viņi sagādā redz, ka ir cits uzņēmums, kas uzpilda šos baloniņus, vai arī viņiem ir dažādas iespējas, un viņiem ir daudz baloniņu, viņi nezina, no kurienes šie baloniņi rodās, kurš patiesībā ir tas īpašnieks, un jautājums, kā tas tiek organizēts un kā tas tirgu darbojas, kas notiek konkrētajā nozarē, un kas notiek patērētāja prātā, kad viņam ir šie baloniņi, tie jāuzpilda un jāieliek aparātā. Un tad, protams, mēs nonākam pie tā, ka kāds ir patērētāja zināšana līmenis par šādu praksi, ka tirgu ir citi operatori, kas var izmantot šos baloniņus. Tad mēs redzam, ka šeit tiesa ir lēmusi, tiesa ir norādījusi uz šiem jautājumiem, un es mēģināju atrast, vai Somijas tiesa ir šos kriterijus izmantojusi, un pagaidām vēl nav lēmums, jo tas bija pagājušā gada lēmums, un man šķiet, ka vajadzētu augstākai tiesai Somijā jau pieņemt lēmumu, bet vai tiešām ir tik grūti noteikt, kādas ir konkrētās izplatīšanas prakses attiecīgajā nozarē. Tad galīgā lēmuma vēl nav. Un vēl viena lieta, ko es vēlos jums šodien pastāstīt, ir par autortiesībām. Un kā es jau sacīju, tas ir par digitālo pasauli, kas ir kļūst diezgan sarežģīti. Un pirms es stāstu par šo lietu, tad konteksts ir tāds, ka grāmatas, fizikas grāmatas vai diski, tad ir noteikts, ka tiklīdz grāmatas, darba grāmatas ir, darbs, jeb grāmatas ir juridiski, likumiski pārdotas Eiropas Savienības dalību valstī, tad izplatīšanas tiesības tad ir izsmeltas un var pārdot tālāk grāmatu vai diskus un tam līdzīgas lietas. Kā es jau sacīju, šis ekskluzīvi attiecās uz izplatīšanas tiesībām. Pārējās tiesības, protams, tiek saglabātas. Adaptācija, reprodukcija, un tas tam visam ir jāsaņem autortiesību īpašniekā atļauja, kad preci laiž tirgu. Bet šajā digitālās jomas lietā šeit ir parādās dažādi sarežģīti jautājumi, jo intelektuālie radošie darbi tos var uzglabāt un pārsūtīt, lejupielādēt, augšuplādēt mākonī. Nav nepieciešama fizisks datu nesējs, kā tas bija agrāk un analogajā pasaulē. Kad šis fiziskā fiksācija bija viena no galvenajiem elementiem. Un līdz ar to rodās dažādi jautājumi. Un ir jautājums, vai lietotas grāmatas kopijas, fiziskā nesēja pārdošana eBayā vai e-grāmatas lejupielāde, pārsūtīšana bez fiziskā pārdotāja var tikt pielīdzināta viena otrai. Tad vai šīs situācijas ir vienlīdzīgas? Un runājot par programmu, datorprogrammām, šis izsmelšanas princips var piemērot, ja datorprogramma ir likumīgi laista apgrozībā. Un bija lietā, jo Use Software Oracle, un tas šeit tieši runāja par šo te programmatūru, kura tika laista tirgu un pieejama lejuplādēšanai.
Un šajā gadījumā nav nepieciešams šis fiziskais nesējs, un pārdošanai arī nav nepieciešams fiziskais nesējs, tā vienkārši ir pieejama leju pielādēšanai. Bet šis jautājums attiecās, viss ir skaidrs ar fiziskām grāmatām, bet Toma kabineta case bija izcils uzdot jautājumu un lūgt padomu Eiropas Savienības tiesai. Pavisam īsi fakti, tad Toms kabinets vadīja, tas ir Nīderlandes uzņēmums, tiešsaistes platforma, lasīšanas klubs, tika piedāvātas lietotas e-grāmatas, izdomājot lejupielādi. Tad šis Tom kabinets vai nu likumīgi iegādājās grāmatas, vai saņēma tās kā ziedojumu no lasītājiem. Un datnes tika marķētas, lai apliecinātu likumīgo izcelsmi un piedāvātas lejupielādei samaksājot fiksētu cenu. Un ir Nīderlandes izdevēju apvienības, un GAV, kuras iesniedza prasību apturēt tiešsaistes platformas darbību, pamatojoties uz neatļautu e-grāmatu publiskošanu. Šie uzņēmumi pārstāv Nīderlandes izdevējus, un viņi sacīja, ka netiek šis nav izplatīšanas tiesības, tā ir komunikācija ar sabiedrību, un, kā mēs zinām, komunicēšana ar publiku, jeb sabiedrību netiek izsmelta, un to nevar darīt bez atļaujas. Un tiesa nodeva lietu izskatīšanai Eiropas Savienības tiesā. Atkal bija 4. Tad atkal radās jautājumi par to, ne tikai par to, vai tā ir rīcības saistībā ar komunikāciju vai izplatīšanu, bet arī jautājums, kā piemērot šo izsmelšanas principu šajās situācijā, un atkal tiesa formulēja, tikai atbildējusi pirmo jautājumu, un būtībā tika teikts, ka piegādājot sabiedrībai šos grāmatu lejupielādējot pastāvīgai lietošanai, šeit ir attiecināms jēdziens izziņošana sabiedrībai, un konkrētāk šis jēdziens darba publiskošana tik tā, ka sabiedrības locekļi var piekļūt no paša izvēlētas vietas, paša izvēlētā laikā, un tiesa novilka robežu starp Infosoka 3. pantu, kas ir izziņošana sabiedrībai, un 4. pantu, kas ir izplatīšanas tiesības. Šī te interpretācija un nosacījumi, ekonomiskie apsvērumi un kā var darboties elektronisko grāmatu tirgus, salīdzinājumā ar fizisko grāmatu tirgu. Un arī šeit bija šīs atsauces uz Infosoka direktīvu un arī uz WIPO, un tad tika pieņemts lēmums, kad ir nodalāmas šīs lietas. Būtībā tika atbildēt tā, kad tika teikts, ka oriģināls un kopijas attiec tikai uz fiziskiem objektiem, tā ir komunikācija ar sabiedrību, un analīzē tika pateikts, kas patiesībā ir komunikācija un kādas ir atšķirībās starp šo 3. un 4. pantu. Un tātad gribu jums parādīt, kā tas izskatījās. Tātad 4. pants, tātad Infosoka direktīvā nosaka, ka dalībvalstis autoriem paredz ekskluzīvas tiesības atļaut vai aizliegt jebkādā veidā publiski izplatīt viņu darbu oriģinālus vai kopijas, tos pārdodot, vai arī kā citādāk. Tad šeit tiesa lēma, ka šīs ir attiecās tikai uz oriģināliem, kopijas attiecas tikai uz fiziskiem objektiem. Un tas attiecas tikai uz elektronisku un taustamu izplatīšanu, būtu jātiecas atšķirīgi. Līdz ar to tika atrisināts jautājums, jo nav fiziskā nesēja, nav šī te izplatīšana. Nedaudz tika analizēts arī ekonomiskais iespējas, tad nošķiršana, kad pret uzsvērts, ka šī elektroniskā un taustāmā izplatīšana ir atšķirīga, un e-grāmatu un datorprogrammu pārdošana ir traktējumā atšķirīgi. Tad tie ar laiku nezaudēja grāmatas, piemēram, fiziskās grāmatas nolietojas, tās zaudē kvalitāti, e-grāmatā tas nenotiek. Tad tas vienmēr
perfekti var aizstāt oriģinālo kopiju, un lietotās kopijas vai oriģinālā apmaiņa tas neko nemaina, tas ir pilnīgi vienādas kvalitātes, un līdz ar to e-grāmatu otrreizējais tirgus nozīmē, ka prece ir saglabājusi savu vērtību. Un tāpat bija viens jautājums, kas ir daudzu prātos aktuāls, tad par datorprogrammām, un tad pilnīgi skaidri tika noteikti, ka e-grāmata nav datorprogramma, un tāpēc tām nevar piemērot šo te direktīvu, kas attiecās uz datorprogrammām. Tātad šis ir ļoti nošķirams, divas nošķiramas vietas. Ja nevar piemērot šo te 4. pantu Infosoc direktīvā, tad jautājums bija par komunikāciju ar sabiedrību, un tad tiesa lēma par tiesībām uz darbu izziņošanu, uz citu tiesību objektu publiskošanu, lēma, ka aizsargātu darba pieejamības nodrošināšana pārraidīšanai pēc pieprasījuma, jebkurai interesētai personai ir izziņošana sabiedrībai. Tātad tieši tas, kas ir sacīts 3. pantā, ka dalībvalsts autoriem piešķir ekskluzīvas tiesības atļaut vai aizliegt savu darbu izziņošanu. Īpaši jāatcerās, ka cilvēki pievienojoties šai platformai, tad kļuva par sabiedrību, kura tiek apziņota un kurai tiek izziņota informācija. Tad šeit e-grāmatas varēja lejuplādēt, un kā tas attiecībā uz Eiropas Savienību, tad šī ir komunikācija ar publikāciju, ar publicētāju, un tam ir jābūt atļautai, un minētās šajā pantā minētās tiesības nebeidzas līdz ar pantā minēto izziņošanu vai publiskošanu. Protams, šeit bija debatas un kritika, bet šī lieta nav tik jauna, bet joprojām ir debatas par to, vai tam varētu piekrist, un tiesas pieņemtais lēmums, vai tas ir tas, par ko visi varētu piekrist, un tad ir atšķirīga pieeja datorprogrammām un e-grāmatām arī, un tas rada fragmentāciju tiesību sistēmā, un patiesībā šis izsmelšanas princips tā svarīgums tiek mazināts, un jautājums, kā tas ietekmē konkurenci un patērētāju labklājību, un tad joprojām ir debatas par to, vai uz ko attiecās šī izsmelšana, un šī digitālajā pasaulē šī nodošana tālāk, vai tā ir pārdošana, vai tā ir licence, un vai tas ir vienošanās elements, un ir ļoti svarīgi to nošķirt, jo tam var būt sekas uz ierobežojumu, kas saistīti ar autortiesību jautājumiem. Pārēju uz beidzamo slaidu, un es patiešām ceru, ka jums šīs divas lietas liks padomāt, un es esmu gatava atbildēt arī uz jautājumiem. Paldies!